Sveicināti Soroslendā, Latvijā! Kāpēc Soroslendā? Par to šis raidījums. Latvija pirmajā vietā Edmunds Ziltiņš ierosina piešķirt 3 zvaigžņu ordeni ASV prezidentam Donaldam Trumpam. ASV ir mūsu galvenais strateģiskais partners, kurš mums nodrošina drošību šeit. Taču Džordžam Sorosam 3 zvaigžņu ordenis ir jau sen. To uz Davosu viņam ir aizvedusi personīgi prezidente Vaira Vīķe Freiberga jau 2005. gadā. Un tas liecina par lielo Sorosa ietekmi Latvijā jau no 1992. gada, kad šeit ieradās Sorosa fonds. Sorosam jau ir 95 gadi, un Sorosa Open Society Foundations tagad vada viņa dēls Aleks Soros. Aleks Soros Davosā atklāti deklarē, ka viens cilvēks, Donalds Trumps, ir tas, kas ir atņēmis Amerikai demokrātiju. But our customs, and one man, Donald Trump, literally came in and just took that all away. Latvijas sorosīti iet vēl tālāk un paziņo, ka Vents ir vēl sliktāks. Tātad slikti sorosītiem ir visi republikāņi. To saka bijusī Sorosa fonda valdes vadītāja Sarmīte Ellerte. Nākamos 3 gadus būs Trumps. Es atvainojos, Dievs nedod. Ja viņam sekos Vents, tad šī politika iespējams vēl sliktākā veidā turpināsies. Sorosa ietekme nav kaut kas marģināls. Šeit Aleks Soros ir kopā ar Gevinu Ņūsomu Davosas fórumā, un Gevins Ņūsoms, Kalifornijas gubernators, pašlaik ir viens no vadošajiem demokrātu politiķiem Amerikā. Viņa saldās attiecības Davosā tika daudz troļļotas sociālajos tīklos. Taču Gevins Ņūsoms ir cilvēks, kas no Demokrātu partijas 28. gada vēlēšanās varētu pretendēt pat uz Savienoto Valstu prezidenta krēslu. Visi zināt par protestiem Minnesotā pret imigrācijas aģentiem, kurus ļoti karsti atspoguļo arī Latvijas sorosītiskie mēdīji. Bet lūk, aiz šiem protestiem ir kreisās grupas, kuras finansē Soros. Lūk, to pašu ziņo Fox News, miliardieri un Džordža Sorosa ausis. Nesenie pro-Maduro protesti pret Trumpu un atkal Sorosa atbalstītas organizācijas lien tur ārā. Tātad viss, kas ir vērsts pret Trumpu Amerikā, ir finansēts no Sorosa fondiem. Bet kā ir Latvijā? Mēs visi atceramies lielo protestu Doma laukumā pret Stambulas konvencijas atcelšanu, šo Kiskis kauns pasākumu. Kas ir tātad galvenais organizators? Galvenais organizators, mēs lasām, seko līdzi no organizatoriem. Centrs Marta. Centrs Marta tiek minēts kā pirmais. Un skatāmies, vai Centrs Marta ir saņēmis Sorosa finansējumu? Jā, Googles atbild. Resursu centrs sievietēm Marta ir finansēts tostarp no Open Society Foundation. Tātad Open Society Foundation, George Soros dibinātā organizācija. Jūs visi zināt plaši apmeklēto pasākumu festivāls Lampa, kuru organizē fonds Dots. Bet kas ir fonds Dots? Fonds Dots ir Sorosa fonda Latvija pēctecis un joprojām sadarbojas ar atvērtās sabiedrības fondu tīklu visā pasaulē. Atvērtās sabiedrības, tātad Open Society Foundations, ko es tikko rādīju. Tātad Soros fondi ieradušies Latvijā 92. gadā, to jūs visi varat izlasīt fonda Dots mājaslapā. Un Latvijā 20 gadu laikā ieguldījuši vairāk nekā 65 miljonus eiro. Tas ir ziņa par 20 gadiem. Tagad ir jau pagājis daudz vairāk no 92. gada. Bet, draugi, iedomājieties, kas šie miljoni bija 90. gados. Ko tātad ir finansējis Sorosa fonds? Sabiedriskās politikas centrs, Providus, laikmetīgās mākslas centrs, Pilsoniskā alianse, izglītības attīstības centrs, tiesnešu mācības centrs, sabiedrība par atklātību Delna.
Rīgas juridiskā augstskola, valodu mācību centrs. Tātad redzam visas dzīves jomas, gan ar izglītību, gan ar politiku, gan ar žurnālistiku, gan ar juridisko jomu un valodu. Visas svarīgākās dzīves jomas ir Sorosa fonda organizācija cauraustas jau no 90. gadiem. Draugi, sociālo zinātņu fakultāte ir sorosītu izaudzināta fakultāte. Soros fonda neapšaubām ir finansējuši arī sociālas lietas, kā savulaik pārtikas banka paēdušai Latvijai, samariešu atbalsts mājās, bet visur, kur ir skolas un izglītība, tur arī cieši klāt ir Sorosa fondi. 90. gados virkni šo organizāciju finansēja Sorosa fondi paši. Taču kas ir mainījies? Sākotnēji ar Sorosa fonda saistītās organizācijas tagad ir pārliktas uz valsts budžetu, un tās saņem valsts budžeta finansējumu caur Sabiedrības integrācijas fondu. Lūk, tātad vēsturiskais moments. Soros fonds maina nosaukumu uz fondu dots. Par tā priekšsēdētāju ievēlēts politiķis Ieps, tagadējais Eiropas parlamenta deputāts. Un tas ir stāsts par Sorosa fonda ietekmi uz politiku. Zināmākais politiķis, kas ir bijis Sorosa fonda valdē, ir bijušais valsts prezidents Egils Levits. Tīklā jūs varat atrast veselus sārakstus ar Latvijā pazīstamiem cilvēkiem, politiķiem, kuri ir darbojušies Soros fonda struktūrās vai saņēmuši Soros fonda finansējumu. Sarmīta Ēlete, Iveta Kažoka, Putnis, Viņķelis, Viņķele, Spriņģe. Tas saraksts ir ļoti garš, bet kas ir, piemēram, interesanti? Ja? Tātad aktīvs vienotības politiķis Andrejs Judins, caur kura rokām juridiskajā komisijā iziet vissvarīgākie Latvijas likumi, kurš ir bijis mega aktīvs finanšu kapitālā remontu laikā, LGBT likumdošana vai jebkuras citas lietas. Mega aktīvs Andrejs Judins. Ļoti bieži tie ir likumi, kas samazina cilvēka personiskās tiesības, uzņēmumu tiesības un pakļauj to kontrolē. Stingrai kontrolē, kas ir saskaņā ar kreiso ideoloģiju, ar Sorosa ideoloģiju. Tas tiek aizmirsts. Un šeit Judins vienotība. Draugi, Latvijas politikā nav proporcijas. Pie varas esošā jaunā vienotība, jeb agrāk jaunais laiks ir sorosītiska partija. Tā nav šī raidījuma tēma, bet ja mēs izsekojam šīs partijas ģenēzei, ietekmīgiem cilvēkiem šajā partijā un pats galvenais mediju, Sorosa organizāciju angažēto Latvijas mediju atbalstu, tad tas ir pilnīgs vienotībai. Un, protams, progresīvie, jaunie, kreisie, tie ir īpaši mīļi mūsu medijiem. Tīri sorosītiskas partijas. Pārējās partijas Latvijas, baidoties no sabiedriskajiem medijiem, kur valda šī ASV demokrātu, šī sorosītu ideoloģija, viņi baidās no medijiem un piekrīt vienotībai un progresīvajiem. Īsti republikāņu partija Trumpa pozīcijās ir tikai Latvija pirmajā vietā. Latvijas republikāņi, Latvijas trumpisti tie tiešām ir Latvija pirmajā vietā. Un tāpēc Latvija pirmā vietā un īpaši Ainārs Šlesers saņem no sorosītiem pa pilnu programmu. Atkal izceļas ir Aivars Ozoliņš, tā ir visa bijusī Diena, Sarmīta Ēlete, Soros fonda bijusī vadītāja, kādreiz bija arī laikraksta Diena vadītāja vienlaikus. Šie cilvēki uz īri pārceļojuši no laikraksta Diena, un šie sorosīti nostājās pret Šleseru, pret Latviju pirmajā vietā ar visām iespējamajām metodēm, tajā skaitā meliem. Jā, daudzi no jums to nezināja, ka dots ir tas pats Sorosa fonds, bet tad, kad notiek šis plaši apmeklētais
Festivāls Lampa Cēsīs, atceraties, jūs esat uz Sorosa skatuves un Latvija ir īsta Soros-lenda. Man pieredze ar latviešu filmu veidotājiem ir tāda, ka viņi ir viena no labākajiem cilvēkiem, ar kuriem man ir bijusi iespēja sadarboties globāli. Diemžēl pasaule to neredz.